Tā, šajā video mēs parunāsim par manipulāciju, par sektām, kā viņas tiek veidotas un uz kādiem pamatiem vispār notiek vislielākā manipulācija ar cilvēkiem. Un tā saucamās organizācijas sektas, viss šitais viņi pamatā izmanto tieši šīs divas manipulāciju virzienus metodas, divus spēkus, uz kā viss turās. Kāpēc svarīgi šo informāciju izprast, lai jūs varētu redzēt, kur kāds to pielieto, un ja kāds to pielieto, visdrīzākais viņš grib ar jums manipulēt. Tātad, kādi ir divi jaudīgākie spēki cilvēcei cilvēkam? Divi spēki. Ļoti jaudīgi. Viens no tiem ir bailes, un otrs ir ticība. Un visas manipulatīvās tā saucamās organizācijas, virzības, kustības izmanto šos divus instrumentus, virzot savu uzmanību un kaut kādu savu saturu vai kaut kādu savus ideoloģiju, tekstus un tā tālāk, lai aktivizētu cilvēkos ticību un lai caur bailēm viņi tā kā baidītos no kaut kā liela un ka tikai kopā apvienojoties tajā organizācijā, ka tam var stāties pretī. Un viņam obligāti vienmēr ir kaut kāds liels ienaidnieks, ļoti spēcīgs, ļoti milzīgs, kaut kas tiek demonizēts. Un jo lielāks un spēcīgāks šis ienaidnieks, ir īpaši, ja viņš vēl ir neredzams, nav saprotams, nav skaidrs, kur viņš ir, kas viņš ir, bet viņam tiek piedāvāti ļoti jaudīgi spēki, ļoti milzīga vara, tā lai viņš lielākas bailes sētu tajos cilvēciņos, ar kuriem tad notiek manipulācija. Un tad šos divus spēkus var izmantot, lai cilvēkus virzītu, kur vajag, dotu viņam ideoloģijas, kādas vajag, saņemtu no viņam resursus, uzmanību un tā tālāk. Un to visu var darīt arī cēlu mērķu labad, it kā. Bet, lai jūs saprastu, ja tur ir šīs divas manipulatīvās tehnoloģijas iekšā tajās kustībās vai virzienos, tas jau nozīmē to, ka viņi jau operē ar pārvaldības instrumentiem, ar masu pārvaldības instrumentiem, viņi jau rada kaut kādu tā kā starpnieki, kaut ko jau grib, tur jau kaut kas jau ir netīrs. Tāpēc, ka var, ja, teiksim, elements sastāv no 10 dažādām detaļiņām, tā ir tā kā tāda sistēma. Mums vajag, lai visas šīs 10 detaļiņas būtu kārtībā, tādām, kādā viņām jābūt. Mikroshēmu, paņemsim arī visiem sastāvdaļiem, visiem elementiem, visiem jābūt veseliem, lai visa mikroshēma strādātu. Ja kaut viens elements izdegs, sadegs, visa mikroshēma nestrādās. Tas pats arī visiem šitām kustībām organizācijām. Viņi var dot 99% īstenu patiesu informāciju. Un tas 1%, kurš būs tāds manipulatīvs kaut kāds netīrs, kaut kas tumšs, padara to, ka visa tā organizācija, viss tas, ko viņi dara, tas patiesībā ir tumšs. Un tas arī ir ļoti jāsaprot, ka tā tas ir šajā sociumā, tā viss funkcionē. Un kaut vai klasisko reliģiju, vislielāko pasaules sektu, abrāmiskās kustības reliģijas, tas ir lielās visas kristietība, islāms un jūdeisms, trīs šitās visas reliģijas, viņas arī ir visas uzbūvētas uz šiem diviem principiem. Caur ticību un caur bailēm. Dievs, sātans, tumšais, tur kaut kas tur grēki, viss šitais, tas ir vienmēr bijis viņa elements, tas ir tas, ar ko vienmēr notiek baidīšana, caur bailēm, lai ietekmētu cilvēkus. Jā, protams, var arī pozitīvā veidā, lai viņi nedara visādas muļķības, lai viņi nenogalina, tas ir viss pozitīvi, lai viņi, kamēr bērni ir maziņi, viņus bieži vien biedē, ar kaut kādiem tur, ka nāks kaut kāda tur lapsa vai vilks, ja viņš tur negulēs vai slikti uzvadīsies priekš tam, lai viņš iemācās šo kārtību, pareizu uzvadību. Bet tam ir jānotiek līdz kaut kādam konkrētajam etapam, elementam, un pēc tam sociumam, sabiedrībai ir jāpāriet uz nākamo līmeni, ka viņiem tas viss bailes tie elementi tiek atmesti, jo viņi beidzot ir izauguši un, teiksim, var sākt saprast, izprast nākamo būtību. Palielam, tagad tas laiks, tas, ko mēs piedzīvojam, viņš arī ir tāds, ka bērniņi no autiņiem
jākāp ārā, jā, un jāsāk izprast, kas ir kas, jā, ka lūk, ar šo jūs biedēja, bet tas bija vajadzīgs, pieņemsim, varbūt kādreiz priekš tam, lai jūs nedarītu muļķības. Tagad jums jāsaprot, kur patiesībā jāvērz uzmanība, un jau uz citiem principiem, uz citiem pamatiem jāsāk veidot tālākā attīstība sevis un kopistiski kā civilizācija. Ja mēs no šāda arī varam rakursu analizēt, tas viss loģiski tad ir pozitīvi. Es vispār nevērtēju neko šeit negatīvi, es visu vērtēju, ka tam ir kaut kādas likumsakarības, kaut kādi iemesli. Bet kāpēc šo informāciju dodu, jo jūs joprojām varēsiet atrast, ieraudzīt, identificēt daudz kaut kādas kustības, kaut kādus elementus, cilvēkus, organizācijas, kuras izmanto šos principus. Tas ir vecās pasaules principi, caur bailēm un ticību. Ticību virzot nevis uz cilvēku un uz kaut ko augstāko, ja, bet ticību virzot it kā uz sevi, caur kādiem saviem radītajiem elementiem, lai tādā veidā kontrolētu šos cilvēkus, teiksim, jo viņu ticība ir piesieta caur starpnieku. Līdz ar to tas starpnieks kontrolē šo cilvēku ticības pakāpi līmenī un arī efektus, ko pats cilvēks varbūt gūst, viņš var piesātināties sev, līdz ar to sanāk tā kā viņš dabū resursus, caur tā kā enerģijas, ticības un vispārējos resursus. Dēļ tādā veidā, ka viņš ir šis starpnieks. Jaunajā pasaulē tas ir tas, ko es pārstāvu, ir tā, ka ticība iet caur pašu cilvēku, attīstoties, kļūstot tīrākam iekšēji, tu sāc sajust kaut ko, kas ir virspusējs augsts, un tu to nevari aprakstīt, bet tu jūti, ka ir te, ja, un tu sāc redzēt likumsakarības, sāc redzēt lietu būtību, lietu kārtību, redzēt, kā te viss ir izveidots, ja, tā kā dziļumos ej visur. Un tu sāc redzēt, ka tur kaut kas viss ārpus cilvēka prāta elements, kurš ir daudzreiz attīstītāks, ir pielicis savu roku, ja, un ir tā kā iedzīvinājusi to visu. Un tu sāc just, attīstot sevi, tīrot sevi. Nevis ticot vienkārši uz dulo kaut kam, staigāt uz kaut kādām iestādēm, veicot kaut kādas nesaprotamas rituālus, jā, lasot kaut kādus tekstus, kuri 1000 reizi ir pārrakstīti, un ticot tam, kas tur ir sarakstīts. Un visu laiku kaut ko uz āru, tā vietā, lai raudzītos uz sevi, skatītos, kur un kā tu negatīvi, teiksim, izpaudies, tātad ar to vēl jāstrādā, jā. Un tāds apzināts izaudzis jau cilvēka indivīds. Ka es esmu no šīs pasaules, no turienes, ja, kur šādi cilvēki, kur nav vairs reliģijas, nav sektas, nav nekas tāds vajadzīgs, kāpēc? Tāpēc, ka vienīgais, kas ir vienojušais elements, ir pats cilvēks. Lūk, cilvēks, kuram 2 kājas, 2 rokas, galva, acis, kaut kāds dzirksteli iedot, ka viņš kustās, kaut ko var domāt, prāts viņam ir. Un tad galvenā būtība, galvenais uzsvars ir tikai, lai katrs cilvēks skatās sevi, meklē sevi kaut kādus šos tumšos, šis grēcīgos, visus degradējošos, negatīvos, visus šitos fufeļus, jā, kā tas viss izpaužās viņa dzīvē, un ar to visu strādā, lai viņš kļūtu maksimāli tīrs, maksimāli tā kā brīvs, jā. Spirited Away, esat redzējuši Japāņu multenīte. Tur, kur viņiem bija atnācis tāds tā kā gars, gaišs, jā. Aplipis ar sūdiem, smirdīgs, visu no viņa muka prom. Tad viņu mazgāja, tā meitenīte nevarēja no viņa tos netīrums dabūt ārā, tie dubļi, tur smakonis, viss tur nāk. Un tad viņi izrāva kaut kādu tur korķi, un tad no viņa izgāzās vesels bars, visādas tur lietas, visādas tur kaudz ar visādām atkritumiem. Un tad viņš beidzot bija tīrs, atbrīvots, tas sākotnējais gars un aizlidoja. Lūk, kaut kas līdzīgs. Es redzu arī cilvēkus šeit uz zemes, ka viņi tādi ir, ja? Viņos iekšā ir kaut kas tur netīrs, savācies savās dzīvēs, senču dzīvēs, viss tas vēl kāds līdzi, tas ir viss jau ierakstījies genos, DNS ierakstījies, ja, un nododās no paudzes paudzē, un plus vēl dzīves laikā, visu kaut ko mēs te piedzīvojam, un tas viss tā kā kopā krājās, un pēc tam veido mūsu reakcijas, rīcības modeļus, šīs tā saucamās vibrācijas, ja, kur ir reakcijas cilvēka, agresivitāte, un tur viss šitāds tāds zemais, ja, kurš tev tāds drūmais zemais. Un tas tiek tev uzturēts, kultivēts caur kāriem, caur visādiem slimībām, caur pašu sistēmu, caur nabadzību un visu šito, caur alkoholu, visādām atkarību veicinošām vielām. Lūk, tas viss ir vērsts uz to netīro, kas ir iekšā cilvēkos. Un tas netīrais tā kā uz to reaģē. Cilvēki, visi uzdevums ir kļūt tīriem. Un kad viņi būs tīri, viņi vairs no ko nereaģēs.
uz kaut kādām manipulācijām, uz kādām tumšajām visādiem šitiem sviestiem, viņi nereaģēs, tāpēc, ka tas nebūs vairs ar viņiem savienojams. Viņi gribēs, nē, davai tinies to šito murgu, meklēt citur kaut kur, kur tu gribi. Un tad tas tumšais sāks noplakt. Lūk tā. Un, jā, sekta reliģija, jā, caur ticību, saprotiet, ka ticību jums vēl kaut kādam brīnumam vai kaut kādam tur, ka kaut kas atnāks, jā, kaut kam, ko jūs nespējat kontrolēt. Jums to ticību aizved prom no sevis uz kaut ko citu. Un otras puses caur bailēm, radot ienaidnieku milzīgu kaut kādu. Tas pats, kas bija ar to vīrusu, tā saucamā, lūk, milzīgs ienaidnieks, kurš mums ir jāuzvar. Bija radīta Covid sekta, starp citu, jā. Tie, kas saprata, tie redzēja to visu, tici to, tam zinātnē tici, tur industrijai tici politiķiem un ienaidnieks neredzamais. Tīrākās manipulācijas un sektas pazīmes. Tas pats tagad, teiksim, Ukrainā veidojās kaut kāda arī tur kustība, kaut kā es tur skatījos savas lietas, ko es priekš sevis apmācos, jā, interesanti, profesionāli augtu. Un man tur kaut kāds tur tas cilvēks, viņš kaut tur bija minējies, un es tur apstījos, kas tāds ir, uzgāja kaut kādu tur, kur viņi runā par kaut kādiem tur reliģiju, tur katolistismu, tur kaut kādiem tumšiem priesteriem, sejas aizsektas, jā, radīts tāds tēls, izmantots ļoti daudz manipulatīvu tāda satura, kurš nav pārbaudāms līdz galam. Kaut kas ir patiesība, kaut kas ir izdomāts, kaut kas ir tāds ielikts, bet radīts milzīgs tāds tā kā lūk ienaidnieks, pret ko mēs tagad cīnīsimies, un tādā veidā tiek apvienoti cilvēki. Un skaidri redzams, ka tur ir lūk šis sektveidīgais un šis manipulatīvās pazīmes izteikti dominē. Un tad skaidrs, ka ja viņi kaut ko tādu pielieto par kādu, tur kaut kādu gaišu, kaut ko tādu vispār iet runa, ja viņi atkal velk cilvēku no sevis, rada kaut kādu, pret ko ir jācīnās, un atkal uz āru, visu enerģiju, virzību, uzmanību uz āru, tikai prom no cilvēka, ja. Un viņi kā starpnieki, viņi kā tā organizācija, kurā tad šo ticību dos, ja, ka mums izdosies, mēs kaut ko mainīsim, kaut kas notiksies, un cilvēks atkal ir uzsēdināts uz āķa, ir tā, ka viņš neizprot šos vispār manipulāciju principus. Un nesaprot to, kāda, teiksim, jaunā pasaule, kāda viņai jābūt, ir, ka galvenais elements ir cilvēks, un cilvēka griba vēlme kļūt katru dienu par labāku sevi izpausmi. Tātad katru dienu tev kaut kādā veidā jāuzlabo sevi. Un viss. Un visi cilvēki zem tā var apvienoties. Un tā nav ne reliģija, tā nav ne manipulācija, kas tā ir vienkārši attīstības, kā lai to saprast, ideoloģija sanāk, jā. Ka mēs ejam attīstības idejā, kas sākas no individa, no individualitātes, katrs pats ar sevi, bet kopistiski uzreiz arī attīstāmies, apvienojamies ar attīstības vektoru virzienu un ar sevi izprotam radītāju lielo, kas šeit ir, jā, tādā veidā tuvinoties viņam. Tuvinoties viņam, palielinās radošais potenciāls, palielinās tas, ko mēs šeit sākam radīt, ko mēs sākam gribēt, ko mēs redzam, ko mēs esam sliktu sadarījuši, ja? Sākt gribēt to labot. Un mēs tādā veidā tikai var notikt tā transformācija kaut kur. Ne ar kaut kādām cīņām, ne tur kaut ko šito. Vienīgais ienaidnieks, lielākais, kurš katram no mums ir esam mēs paši. Katrs pats sev ir lielākais ienaidnieks. Un ja tev kaut kas, teiksim, cilvēkam kādam kaut kas nepatīk, kas ir ārpusē, apskaties sevi, ja, jo tas ienaidnieks īsēž tevī. Tu skaties, tavas atstiņas, tava galviņa, tavā galvā domas ritinās. Tur ir tas lielākais ienaidnieks, ar ko tev ir jāstrādā. Un tur arī virzi visu savu spēku, savu uzmanību, savu enerģiju. Un kad to visi sāks darīt, tad arī mums būs izmaiņas. Šeit, uz zemes. Lūk, šāds video. Pieraksties kanālam. Spied laikus, komentē, sargi sevi savus tos un tiekamies nākamais video. Čau!